Helsinki ir panākuši, ka cilvēki sāk pilsētā atgriezties. Kā? Šo jautāju Helsinku vicemērei Annij Sinnemaki. Veiksmes recepte nav sarežģīta. Helsinki mērķtiecīgi attīsta mūsdienīgu un cilvēcīgu pilsētvidi. Šeit ir īpaši padomāts par ģimenēm. Moderni rotaļlaukumi, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās un muzejos bērni ir gaidīti viesi, nevis traucēklis. Mierināta satiksme un droša un ērta pārvietošanās ar velo. Šeit Google Maps piedāvā, kā ar velo nokļūt savā galamērķī. Arī Rīgā drīz tā būs. Sabiedriskais transports, uz kuru var paļauties. Gājēju ielas pilsētas centrā. Kas ir interesanti, Helsinkos katru vasaru veido vasaras ielas kā eksperimentu. Vairākās ielās tiek atvēlētas gājējiem, lai pārbaudītu, vai šāds risinājums ir piemērots. Atgādina Tērbatas ielu 2020. gadā. Arī Helsinkos ir un būs auto, tāpat kā Rīgā. Vienlaikus plašākas zonas tiek atvērtas gājējiem, kuri grib vienkārši baudīt pilsētvidi un āru kafēnītes. Rīga un Helsinki ir līdzīgi gan iedzīvotāju skaita, gan izmēra ziņā, un arī klimats mums ir līdzīgs. Rīga nav ne Smoļenska, ne Dubaja. Rīga ir tāda pati Ziemeļa Eiropas pilsēta kā Helsinki. Arī Helsinki vēl ir pārmaiņu procesā, bet galvenais, ka viņi dara. Cilvēki to redz, novērtē un atgriežas, jo pilsēta mūsdienās ir labākā vieta, kur dzīvot. Mūsu mērķis ir cilvēcīga Rīga, un mēs rīkosimies, lai veidotu pilsētu, kurā cilvēki jūtas labi. Kopā par cilvēcīgu Rīgu.